Savas vietas atpakaļ, un mūs atlikušajās 2 aptuveni stundās gaida ļoti interesantas darbnīcas, bet par tām nedaudz vēlāk, jo šajā brīdī mēs esam visi aicināti būt klātesoši, klausīties diskusijā ar nozars ekspertiem par šī projekta nozīmīgumu Latvijā. Un diskusiju mums vadīs Latvijas Universitātes izglītības zinātņu psiholoģijas fakultātes doktora grāda kandidāte, docētāja un skolotāja Anna Sidorova. Annu mēs aicinām ieņemt pirmo krēslu diskusijas. Un diskusijā piedalīsies. Un šobrīd uzrunāšu, un tad to, kuru es izsaucu, tad nāk izvēlēties savu diskusijas krēslu. Irina Gončarova, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktoras vietniece audzināšanas darbā. Lūdzu. Ilze Spunde, Rīgas valsts pilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departamenta projektu vadītāja. Lūdzu. Diskusijās savu ārtavu dos arī Haralds Puriņš, Rīgas Ziepniekalna vidusskolas direktora vietnieks audzināšanas darbā. Arī Solvita Lazdiņa, Rīgas Teikas vidusskolas izglītības metodiķe. Un vēl diskusijā mums šodien neiztikt bez Andreja Mūrnieka, pedagogs, diriģents un kultūras pētnieks. Veiksmīgu jums diskusiju un klātesošie, ja jums būs radušies kādi jautājumi un ja mums diskusijas noslēgumā būs brīvs brīdis, tad noteikti jūs tos varēsiet uzdot un atbildes tiks saņemtas. Veiksmīga diskusija. Balstoties uz letonika.lv, diskusija ir mācību metode, un noteikti tas ir grupas mērķtiecīga saruna. Un mūsu sasniedzamais rezultāts uz šodienu noteikti ir apmainītos domām par kopīgo tēmu, kas noteikti ir par likumisku audzināšanu. Pirmā jautājumā noteikti arī var pastāstīt vairāk par sevi, un jautājums ir sekojošs. Kād un kā esat iepazinušies ar likumiskās audzināšanas projektu? Sāksim klasiski pēc kārtas. Labdien visiem no Latgales. Iepazināmies tajā laikā, ko sauc par pandēmiju, attālinātas mācības, viss notiek attālināti. Un mūsu skolai ir ļoti aktīva un radoša direktore Marija Mickeviča. Jā, es nezinu, kā notika komunikācija ar projekta vadītāju, jā, bet viss notikās attālināti. Notika sākumā, teiksim tā, ievadnodarbības, jā, mēs sapratām, kas mūs sagaida. Godīgi sakot, drusku ar tādu nelielu izbīļu devu, bet tomēr ar ieinteresētību, jo, ir skaidrs, laiks bija gana sarežģīts, un es domāju, kā ik viens skolotājs meklēja kādu izēju, līdzekļus, lai šo situāciju padarītu vienkāršāku, lai mēs vienkārši varētu dzīvot un mācīties. Ja? Un tad viss arī notikās. Paldies. Varam padot arī tālāk. Labdien!
Es šeit pārstāvu Rīgas valstspilsētas pašvaldību, izglītības, kultūras un sporta departamentu, un jāsaka, ka pašvaldība un departaments blakus savām visām pamata funkcijām šai tēmai, tikumu audzināšanai, ir pievērsies jau pirms 10 gadiem, un mēs šo tēmu esam risinājuši daudz dažādos Eiropas Savienības atbalstītos projektos. Tas ir bijis projekts gan, kur mēs skatījāmies raksturu izglītības jautājumus, gan skolas neapmeklēšanas jautājumiem veltīts projekts ir bijis, kur arī mēs skatījāmies caur šo tikumu prizmu. Liels projekts bija karjeras atbalsta projekts, kurā piedalījās 68 skolas, 100 pedagogi, karjeras konsultanti, un kā projekta rezultāts ir izveidota 3 karjeras atbalsta centri Rīgā, kas aktīvi strādā, kuros darbojās 6 metodiķi par karjeras jautājumiem, izglīto Rīgas skolotājus. Tā kā mums tāds liels resurss ir uzkrājies. Šobrīd mēs īstenojam ilgtspējīgas uzņēmēju darbības projektu. Cauri visiem šiem projektiem vijās cauri gan šīs caurviju prasmes, 21. gadsimta prasmes. Un, protams, šeit es gribu uzsvērt pašu tādu nozīmīgāko projektu tieši par šo tēmu. Tas ir Arate Katalist, sadarbībā Latvijas Universitāte ar Manuēlu. Liels paldies viņam par šo projekta ideju, sadarbībā ar Oviedo Universitāti Spānijā, ar Tartu Universitāti Igaunijā tika izveidota speciāla mācību programma pedagogiem darbā ar skolēniem par likumiskās audzināšanas veicināšanu. Un tā kā mums ļoti liels prieks dzirdēt par jaunu projektu un tā tikai turpināt uz priekšu. Es nezinu, Manuēl, kad tas bija. Man liekas, tas bija pirms projekta. Tu biji dabūjis postdoku. Ieradies pie manis vienā no manām profesionālām identitātēm, tajā brīdī sociāli-emocionālo audzināšanu skolā 2030 un teici, šito vajag darīt. Un tā kā es laikam iepazinos pirms projekta dzimšanas ar projekta ideju. Es iepazinos ar projektu tādā veidā, ka Manuēls manu uzaicināja viņu īstenot. Ja. Bet interesi par šo tēmu bija sena. Savā laikā mēs uzrakstījām ar profesoru Augustu Milti vadībā grāmatu Ētika vidusskolai. Bet tad, kad es monogrāfijā, kuru mēs te tūlīt izlozēsim, apkopoju situāciju, kāda ir skolā 2030, ja, es sapratu, ka vidusskolā šobrīd nav atsevišķa priekšmeta ētika, nav atsevišķi priekšmeti reliģiju vēsturi, ko mēs bijām savā laikā izstrādājuši ar Leonu Taivānu kungu. Un īstenībā arī filozofijas nav. Ja? Ir iespēja šādu priekšmetu, protams, veidot, bet es domāju, ka daudzās skolās nav. Vai ir kādā skolā filozofija? Paceļiet roku. Brīnišķīgi, bet tās ir tikai 4-5 no visām pārējām. Un tad es sapratu, ka audzināšana ir viens no veidiem, kā šo tematiku, šo padziļināto tematiku, ētika, filozofija, reliģija vēsture, reliģija izpratne, kultūras izpratne, varētu aktualizēt arī audzināšanas stundās. Un tā es piekritu, un rezultātus jūs varēsiet redzēt tajā tur vienā no kafēnīcām. Dienas sveiciens no 5 km attālošā Ziepnieku kalna. Mūsu iepazīšanās bija ļoti interesanti, jo es saņēmu šo vēstuli, un man uzreiz ieinteresēja šis uzvārds, jo es pazinu vienu latviešu sievieti, kur ļoti enerģētiski, un viņai tieši tāda pats uzvārds. Un es viņai zvanu, es saku, klausies, vai tu pazīsti šo cilvēku? Un viņa saka, Spānijā tāds uzvārds ir ļoti daudz. Viņa saka, bet ko es varu pateikt, kad viņu ļoti enerģētiski un zvani viņam? Es domāju, tad arī jāzvana, bet es domāju, ja jāzvana, tad jāsaka ļoti īsi. Un mēs vēl šodien šeit satiekoties arī atceramies šos 3 vārdus, como está usted. Protams, ja Manuēls man atbildēja, bet es teicu, varbūt pāriesim latviski. Un tā mūsu sadarbība iesākās, un es sapratu, ka tiešām Manuēls tāds enerģētisks cilvēks, ko var enerģētiskam cilvēkam teikt, skola ir tava. Un līdz ar to tā mums arī šī sadarbība bija, ka skola bija viņu rīcībā, un mēs arī darbojamies. Tā kā paldies par šo darbošanos, neturpāk tā.
Es jau biju gatava piecelties, bet nu paldies. Nākamais jautājums īstenībā ietver sevi 3 jautājumus, tāpēc es tā mēģināšu mierīgi viņus arī atkārtot. Pirmkārtām, kādas bija jūsu sadarbības veidi ar projekta darbiem? Varbūt arī vēlties dalīties kādas labas prakses piemēros? Un ko ieguvāt sadarbībā ar projekta komandu? Es sākšu atbildēt uz 3. jautājumu uzreiz. Pirmām kārtām milzīgs paldies par tiem materiāliem, kuri ir atnākuši uz skolu un kuru skolotāji izmanto. Tiesa jāpiebilst, ka ne visi skolotāji, ne visi klašu audzinātāji uzreiz piedalījās tajā visā, ja? Bet es varu droši apgalvot, ka visi tagad tie materiāli ir pie visiem klašu audzinātājiem, ja? Un, ko es vēl gribu teikt, mēs savā laikā piedalījāmies Latvijas Universitātes tādā projektā kā atbalsts pozitīvai uzvedībai. Jā, tie materiāli mums arī ir, un mēs esam izfiltrējuši un paņēmuši to, kas der mums. Jo katra klase ir atsevišķs stāsts, un klases audzinātājs materiālus pielāgo. Viņš ņem to, kas der, jo absolūti viss vienai klasei, ticiet, nevienmēr, jā, bet tas, kas der, tas, kas nepieciešams un vajadzīgs, un vēl projekts aizsākās pirms vairākiem gadiem, jā, un šobrīd sabiedrība jau ir mainījusies. Tā kā, mīļie projekta īstenotāji, mēs gaidām vēl materiālus atbilstoši šodienai jau. Es varētu padalīties ar informāciju, kāda mums bija, tad, kad mēs īstenojām Arate Katalista projektu. Un šī projekta ietvaros 2018. gadā tika veikta aptauja. Mēs jau šeit dzirdējām par, laikam, 23. gadā veiktu aptauju. Un 18. gadā tika aptaujāti 720 Rīgas pedagogi, skolas vadības, skolēni, vecāki. Un jautājums bija, kā skaidrot pēc viņu ieskatiem, kāda ir termina tikums nozīme. Un 38% skolēnu, 20% skolotāju un 23% vecāku atbildējuši, ka nav skaidra šī termina nozīme. Un skolēni pārsvarā kā tikumus ir uzskatījuši, ka tie ir vairāk saistīti ar reliģisko nozīmi. Un visvairāk respondentu uzskatīja, ka tikumi uzlabo uzvedību, palīdz veidot labas attiecības un veicina individuālo un sociālo labbūtību. Bet vismazāk tie palīdz akadēmisko sasniegumu iegūšanā un demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Tā kā šeit viela pārdomām un droši vien, ka projekta cilvēki jau jūt, kur ir notikušas izmaiņas. Es ceru, ka uz labo pusi. Spilgtākie momenti. Sēžam ar Manuelu intervijā Latvijas rādio. Viņš runā to, ko grib runāt es. Mēs neesam, es viņu satiku 2. vai 3. reizi dzīvē. Vispār tāds ir bijuši droši vien 5 tikai. Viņš tiešām runā to, ko gribētu teikt es. Es turpinu, viņš turpina mani. Un tā simbioze bija tik patīkama, kad tā teikt, ka tu vari. Es saticu cilvēku, kurš spēj domāt tāpat kā tu, kuram ir tās pašas vērtības, bet man jāsaka, man arī bija grūtības ar to tikumu vārdu. Ja? Man tā, no tās Baibles maļņikas stāstīja par to sērdienīti un to ļauno mācmētu, tāda melnbalta tā sajūta par tikumiem, un es tikai tagad to vārdu tā kā sāku pieņemt. Un 3. lieta, ko es gribu pieminēt, tas mans pārsteigums bija šodien. Un šodien, kad es dzirdēju, ka jūs skatāties uz klasi kā uz grupu, nevis uz katru cilvēku, tā kā, ka jūs skatāties uz grupu, tas, man liekas, ir tik ārkārtīgi būtiski. Jo grupai ir tik liela ietekme uz notiekošiem procesiem. Mēs sociāli aplipinam viens otru arī šeit tagad. Mēs ar Manuelu grupu tai rādio bijām izveidojuši, nesarunājot. Ja? Var sakot,
tas skatījums, man liekas, ir tik ļoti būtisks. Es šo ieteiktu paturēt fokusā. Jo, tā kā es socioloģiju studēju, un socioloģijā šis grupas fenomens ir ārkārtīgi būtisks. Jā, par tādu nozīmīgu pieredzi. Redziet, kaut kā tā sagadījās, kad reizē ar projektu sāk strādāt pēc vismaz 20 gadu pārtraukuma parastā skolā, Ogres valsts tehnikumā, nostrādāja 2,5 gadus. Un mācīju kultūras pamatu tādu priekšmetu. Paldies Dievam, ka tas vēl ir palicis mūsu skolās. Un es sapratu to, ka atbilstoši šodienas izaicinājumiem es nekad nevarēšu būt. Ja? Tāpēc, ka te izaicinājumi ir pārāk ātri nāk, mēs nekad nevarēsim apsteigt viņus, ja? un materiālus izveidot tiem izaicinājumiem, kas ir šobrīd aktuāli. Un es meklēju tās tēmas, kuras skolēniem varētu būt interesantas, bet kuras es arī tā kā pārvaldu. Ja? Un tad es secināju, ka tas, kas ļāva man ar viņiem, tā teikt, uzturēt kontaktu, un es ilgi nebiju strādājis skolā, tie bija eksistenciālie jautājumi. Kas es esmu? Kas es gribētu būt? Kāda jēga ir dzīvei? Kas ir mīlestība? Draudzība? Kā būt laimīgam? Un tad tur savā priekšmetā es veidoju tā saucamo mazo naratīvu metodi, jo skaidrs, ka bērni nelasa vairs grāmatas. Kas ir Romeo un Džuljeta? Zināja klasē viens cilvēks, ka ir Šekspīrs autors tāds, tad no 3 klasēm viens zināja to. Ja. Tad jāizstāst, par Romeo un Džuljetu jāizstāst. Wow! Viņai nebija pat 16. Vai tiešām? Un tie ir viduslaiki. Ja? Tad es sapratu, ka šīs ir tās tēmas, par kurām vajadzētu runāt ar bērniem, ja? Bet kuras nav izglītības standartā. Jūs tajā ne pamatskolas, ne vidusskolas standarta prasībās neredzēsies šos 2 vārdus. Mīlestība, draudzība. Bet programmā ART, ko mēs esam izstrādājuši, šie vārdiņi parādās un parādās bieži. Paldies Manuēlam, pārējiem kolēģiem un arī skolotājiem, kas aprobē šos materiālus. Ja, par šīm lietām vienmēr varēs runāt un vajag runāt, bet dzīties pakaļ modei un pilnīgi visus aktuālos jautājumus aptvert būs grūti. Viņi vienmēr būs zinošāki par šiem jautājumiem nekā mēs skolotāji. Paldies! Arī mūsu tā sadarbības tālākā turpināšana arī bija ļoti interesanti, jo es vienmēr cienu cilvēkus, kuram piedāvā vienu pirkstu, viņš paņem veselu roku. Un tāpēc es arī uzrunāju, es teicu, ja gribi visu skolu, tā kā mums Ziepniekkalna vidusskola, salīdzinoši jauni 5 gadus, jo ir apvienot 2 ēkās kilometru attālumā, es teicu, gan redzējis dažādas skolēnas, dažādas skolotājs un dažādas ēkas. Un tā mēs arī vienojamies, ka mums programmas atklāšana būs sākumskolas ēkā 1., 3., pēc tam 4., 9. un vidusskolas posms. Ar skolotājiem man arī parasti ļoti viegli runāt, jo viņi vienmēr no man teiktā noprot, cik katrs ir svarīgi. Un es arī viņam teicu, ja cilvēks spēj paņemt veselu roku, tā tad jums tur ir jābūt, un tas jāredz. Un tā arī mēs vienojamies par tām klasēm, cik nāks. Protams, klašu audzinātāji nāca visi, un man bija arī tāds neliels pārsteigums arī šis muzikālais, un es arī tāpēc arī visu kultūras skolotājs teicu, arī tas jums ir jāredz, jo pēc tam jūs tādā programmā droši vien piedalīsieties. Un tā mums arī notika skaisti šie pasākumi, un varbūt tā salīdzinot ar citiem projektiem, man personīgi šis projekts deva to, kad es biju tāds tiešām kā starpnieks, jo tālāk mums bija ļoti veiksmīga Manuēla organizēta skolotāja tikšanās, kur viņš visiem izskaidroja tā, kad vairāk viņi bija ap Manuēlu un arī, ka viņš teica, es būšu mentors, ja vajag arī rakstiet, un, protams, kā jau kolēģi teica, vairāk jau rakstīja tikai ir tehnisks, ja, jo tur arī tiešām tas viss bija, un es tiešām tikai redzēju, kā tas viss notiek, un man bija tāda minimāla iesaistīšanās, un līdz ar to, ja mūsdienās saka, laiks ir nauda, tad šis projekts tiešām bija liela vērtība arī iesaistē, jo viņš tiešām deva tiem cilvēkiem, kuriem vajag. Tas ir klašu audzinātāji, tie priekšmetu skolotāji, un ja viņi var iesaistīties ar cita cilvēku klātbūtni, es domāju, tā ir augstākā pilotējusi. Tā kā paldies, Manuēl, par to visu.
Paldies, Miļš, par jūsu atbildēm. Man patīk arī, ka jūs ne tikai dalāties savu pieredzi, bet jau pamazām iemināt, ko varētu turpmāk arī darīt. Super! Pilnīgi pareizi jūs to visu darat. Turpināsim ar nākamo jautājumu, kas arī ietver sevi vēl 3 jautājumus. Nu labi, pirmie 2 ir gandrīz līdzīgi. Pirmam kārtām, protams, mūsu komandu interesē, kas tieši jūs motivēja iesaistīties projektu darbos un kāpēc arī projektus jums šķita svarīgs. Un pats galvenais, vai un kā sadarbība ar projekta komandu attaisnoja jūsu cerības? Es atkal no otra gala attaisnoju pilnībā uz visiem 100. Jā, un kāpēc? Atbilde ļoti īsa. To diktēja dzīve. Un, jā, to diktēja dzīve. Bieži vien klases audzinātājiem, saprotiet, vecākiem ir tāds viedoklis, ka klases audzinātājs spēj atbildēt uz visiem jautājumiem. Viņš pratīs risināt jebkuru situāciju, ja? Bet patiesībā tā tas nav. Klases audzinātājs ir tāds pats cilvēks, kā visi pārējie. Un viņam var būt dažreiz to jautājumu ar krietni vairāk nekā skolēnam un vecākiem. Ja? Un līdz ar to klases audzinātājs, tā ir mana joma, viņus ļoti labi zinu un pazīstu, ķeras pie mazākās iespējas, ja? Ja tikai šī iespēja atbilst tām problēmām, tām vajadzībām, kuras ir klasē. Bet šeit viss atbilst vajadzībām. Ja? Nevienas klases, visu klašu vajadzībām. Ja? Tāpēc tā. Jā, es domāju, ka ir ļoti svarīgi šādi projekti, jo mēs visi zinām, ka skolotāji ir diezgan pārslogoti un viņiem var arī nepietikt ne spēka, ne laika iedziļināties, pašiem meklēt informāciju un papildināt savas zināšanas. Kā arī, protams, kā universitātēm ir jāstrādā arī pie mācību spēkiem, lai tādi būtu, kas var skolotājus kvalitatīvi apmācīt. Kā arī pēc tiem iepriekšējiem pētījumiem, kas liecina, ka skolotāji varbūt arī izvairās lietot terminu tikumi. Un tā vietā viņi drīzāk lieto skola 2030 lietoto terminu labu ieradumu veidošana. Bet šeit arī tad ir pētniekiem jautājums, vai mēs varam likt to vienlīdzības zīmes starp šiem abiem. Jā, un skolotājiem pietrūks droši vien tās metodas, tās vienmēr ir vajadzīgas. Tā kā liels prieks par šo projektu un par jaunu mācību programmu. Manuprāt, labi ieraduma veidošana nav tikumi, bet tur tā kā turpināsim. Mana viena profesionālā cepure bija sākuma skolas direktori, un mans kolēģis bija sākumā, laikam tur ir pašā sākumā projektā, kaut kādus materiālus viņām sūtīja, viņas mēģināja. Un iemesls, kas viņas motivēja iesaistīties, viņām spīdēja acis, iespējams tas pielipa no viņa un no komandas, bet no viņa komandai un tad tā manām skolotājām, jo kā jūs saprotat, pozitīvās emocijas un deksme līpa. Bet otra lieta, viņas teica, par šiem jautājumiem, par vērtībām var sarunāties tādā veidā beidzot. Tas nav kaut kas abstrakts, bet tas ir reāls. Man grūti pateikt, es esmu drusku citādā kontekstā, varbūt var pateikt tādu manu domu, ko es jau vairāk kārt varbūt esmu teicis intervijās. Mums ir tādas 3 metaforas skolā. Kas ir skola? No vienas puses skola ir māja, un tās ir otrās mājas bērni. Māja tā ir zinām kārtība. Ja? Un tās ir zināšanas, ko mēs iegūstam skolā. Un galvenā metode, protams, ir grāmata, kas dod zināšanas. Bet ir otra metafora, skola kā dārs. Ar ko mēs sākam pirmsskolā, kā mēs saucam pirmsskolu? Bērnu dārs. Ja? Un tur ir cita metode, tur ir metode spēlēties. Arī mūsu programmā ir daudz spēles ar skolēniem. Ja? Bet skaidrs, ka šiem metodēm jābūt līdzsvarā. Ja, teiksim, tā metafora skola kā māja, tas varētu atbilst, teiksim, vārda morāli mūsu jomā. Ja?
bet savukārt tai metaforai skola kā dārs varētu būt lūk šī te metafora eksperiments. Ja? Mums ir jāeksperimentē, mums jāizmēģina kaut kas. Ja? Un ir trešā metafora, vairāk vai mazāk nodaldēta, tas ir skola, skološanās un dzīve kā ceļš. Un šajā gadījumā pedagogam, ko es ieteiktu, ja, viņam jāsavieno šīs trīs lomas. Viņam no vienas puses jābūt kā mājas saimniekam ar zināmu autoritāti, mammai un tētim otrajam. Bet viņam jābūt arī zināmā mērā rotaļu biedram, spēlē ar savu skolēnu, un visbeidzot viņam jābūt gidam. Tas ir jābūt šim te turisma gidam, ceļojumu pavadonim, ja, kas parāda ceļu, kur skolēnam iet. Un, tā teikt, pats pēdējais viņam jāpaspēj ierosināt skolēnu pašam izvēlēties savu to dzīves ceļu. Bet tikumi, morāli un vispārējais, ko mēs piedāvājam, ir tie līdzekļi, ar kuriem skolēns tad pats brīvi veido savu dzīvi, kā savu dzīves ceļu. Paldies. Jā, es jau laikam nedaudz atbildējis iepriekš jau, bet runāju to, ka es arī pats esmu klases audzinātājs, tāpēc, kad prasot no citiem, es nevaru, kā saka, man caur savu prizmu to jāsaka, un tāpēc es vienmēr esmu jau no vairāk jau kā 25 gadus arī klases audzinājis, un vienīgi man atšķirība no citiem, ka es vienmēr esmu pāriaudzinājis. Un tā, ka man jautā, kāpēc es saku, atbildi vanījos par kaut kādām detaļām, un tagad to viņu uzreiz atkal klasē, un līdz ar to caur tiešo kolēģi es redzēju, kā šis projekts ienāk. Tālāk es redzēju arī caur šīm klašu grupām, kur arī skolotāji teica, jā, mēs jau, ja vajadzēja, tad mēs sazvanījāmies, tā mēs atkal paši aprunājamies, kā mēs ko labāk varētu. Un viens arī nodeva, kā saka, to ziņu, kā tas ir darīts, vai tas ir pareizi darīts, vai ne. Tā kā šis projekts bija tāds ļoti viegls, un viņš tā dabiski iegāja. Ja? Neteiksim, varbūt tā, ka skolotājs uzskatīt, ka atkal kaut kāds jauns pienākums, vai atkal kaut kāda tāda pētniecība, atkal, vai kas laiku paņem, ja? Jo skolotājiem tas laiks arī tomēr vērtība. Ja? Bet šis projekts iegāja tā dabīgi, kad tieši varbūt ar to piedāvājumu, varbūt ar šo gatavo programmu, teiksim, ar visām tām darbībām, un, protams, Manuela perfekto plaucas spēle, ko viņš uzreiz paņēma visus, ja? Līdz ar to tā ir māka un cieņa. Un es arī tieši varu arī Mūrniekungam piekrist, jo es arī turismu sistēmā strādāju, jā, visu laiku, jāsaka, tas man dzīvesveids un vēl koncerta darbība. Tā kā tas viss ir tas, kas ir vajadzīgs, ja? Un skolēni šo paņem, un arī skolotāji paņem. Un tad, ja viņi tiešām paņem tā dabiski to visu, tad viņš aiziet. Un tad tiešām iznāk, ka es tā vairāk no malas tikai redzu to līniju, ja? Bet tā darbība jau notiek no iekšas. Un to pēc tam ikdienā redzam skolēnos starpbrīdī, skolēnos skolas teritorijā, apkārtne un arī daudz, ko teiksim, citur. Ja? Un līdz ar to, es domāju, ka tas ir tas lielākais iegums, ka viņš ieiet skolas vidē un skolas teritorijā un arī apkaimē. Protams, arī pilsētā. Paldies. Es vēlētos uzdot vienu no mūsu tādam papildus jautājumiem, jo, protams, patīkam dzirdēt uzslavu, bet varētu padomāt arī par to, ko varētu uzlabot. Tāpēc jautājums ir sekojošs. Kā varētu labāk integrēt likumiskas audzināšanas tēmu skolas dzīvē un mācību saturā? Kādas ir jūsu pārdomas? Viennozīmīgi ir mācība priekšmeti, jā, tā pati vēsture. Es domāju, ka arī ģeogrāfija, kāpēc ne? Tas ir manuprāt. Ja uzlabot, es pirms brauktu šejieni runājos ar klašu audzinātājiem. Un ko viņi teica? Šo domu es jau šodien pateicu, ja? Ka skolotāji savas aizņemtības dēļ, tiešām arī skola 2030, liek meklēt dažādus materiālus, to visu likt kopā, šķirot un tam līdzīgi. Ja? Būtu vienkārši fantastiski, ja būtu vairāk video materiālu. Jo bērni tik tiešām labprāt skatās video. No savas pieredzes varu teikt, pati to izmantoju
valodas stundās, jā. Diemžēl mums ir viena maza problēma. Ne visas filmas mums ir pieejamas, nav nemaz tik vienkārši. Tur ir autortiesības un vispārējais, ja? Bet runājot par mācību video, tiem īsfilmām, dažu minūšu laikā, ja, kuras parāda un atspoguļo problēmu, varbūt tās risinājumu, vienkārši uz sevi paskatīties no malas. Tādus gan būtu ļoti vēlams. Jā, no savas puses tiešām varu aicināt izmantot pedagogu karjeras konsultantu potenciālu, jo viņi tiešām ir augsti apmācīti, viņi izmanto ļoti daudz dažādas metodas, tieši kas nodara arī caurvīju prasmju attīstīšanai, 21. gadsimta prasmju attīstīšanai, un ir ļoti labi, ja katrā skolā būtu šāds pedagogs karjeras konsultants, un varbūt pat vairāki. Tas būtu ļoti liels atbalsts šādām lietām arī, kas risina šī projekta tēmu. Manuprāt, sabiedrībā ir jārunā, jāveido diskurss par to, ka tikuma un vērtības ir centrālais jautājums, jo mūsu uzsvars ir uz kognitīvām spējām un mācību sniegumu. Bet reāli dzīvē, kas mums ir vajadzīgs? Kādus cilvēkus mēs no skolas varam izlaist, ja to aizmirstam, kā mēs dzirdējām. Tad, manuprāt, ir jāveido diskurss par to, cik šī tēma ir būtiska, un tad viņi arī vairāk ienāks skolā. Nu jā, ētika ir caurvītā tēma, un īstenībā jau skola 2030 to arī pasaka, ja mēs uzmanīgi standartus izlasām, nav jau tik traki. Tikai svarīgi ir, ka viņa nav tikai audzināšanas stundā vai sociālajās zinībās, bet ka šim aspektam pievēršamies pilnīgi visos priekšmetos. Jau runājam par ģeogrāfiju un literatūru, bez šaubām vēsturi. Ja? Es domāju, ka jebkurā priekšmetā. Protams, divos veidos. Pirmkārt, savā savstarpējā komunikācijā ar skolēnu, kur mēs jau šos tikumus vairāk vai mazāk izkopjam, ja runājiet pa vienam, cieniet viens otru, tā tālāk. Tā ir tā praktiskā lieta. Bet arī tīri teorētiski mēģināt, es vēl nezinu kā, ja? Bet es padomāšu, kā matemātikā varētu to integrēt. Jā, mums skolā arī ir karjeras konsultanti, un arī es viņus esmu piesaistījis pie klases audzināšanas, jo tāpēc, kad mans uzskats ir viens, priekšmetas skolotājs viņš var nākt, aiziet, un es viņu tik viegli nevarēšu uzrunāt nākt uz kādu pasākumu vai tādu aktivitāti, kā ir šis projekts. Bet ja viņš ir klases audzinātājs, viņš ir vairāk iesaistīts skolā. Un tāpēc arī mēs mēģinām tā, kad cilvēki atnāk strādāt, viņu arī pie tām klasēm mudināt, kaut vai kā otro skolotāju. Vienalga viņš ir piesaistīts līdz ar to gan skolai, gan klasēm. Un, ja karjeras konsultanti kā klašu audzinātāji arī mūsu aktivitātēs piedalījās, un es pēc tam vēl redzēju, kā karjeras konsultanti īpaši vēl Manuela, kaut tādas vēl viņi saprat, ka viņi vēl kādu lietu var vēl sabīdīt, vai nekā tautā saka, un vēl arī tur vēl vienojās pa kaut ko. Un līdz ar to es teiktu tā, ka jā, šeit mūsu jau audzēkņi skolēni, kuri jau labāka telefona rīkojas nekā mēs, ja, viņi arī prasa vairāk. Un šeit es arī varu piekrist, ka tieši šī vizualizācija, to, ko viņi redz, viņi arī tādu vairāk saprota. Ja. Un tā kā tas būtu arī labi, un, protams, arī daudz kas cits, bet es vienmēr balstos uz tiešo vārdu, uz tiešo muziku, ne digitālo, ja, tā kā tieši tas arī ir tas, ko nevajag pazaudēt tanī, kā saka, un vienmēr, kā saka, man tāpēc bija arī prieks, ka mēs tieši varējām šīs tikšanās klātienē norganizēt, ja, nevis caur ekrānu vai caur manu prizmu vai kādu citu, jo dzīvais vārds pasaka daudz vairāk, nekā es būtu kaut vai 3 stundas skaidrojis. Tas būtu pilnīgi tikai Manuela 15 minūtes, varbūt pat 5. Paldies! Mūsu diskusijas noslēguma mēs apvienosim pēdējos 2 jautājumus. Sāksim ar to, kādi jūs novēlējumi ir mūsu skolotājiem un skolas direktoriem, arī saistība, protams, ar to, kā iedzīvināt skolā un sabiedrība mācību par tikumiem. Un tad nobeiguma mēs labprāt klausītos arī jūsu novēlējumus mūsu komandai. Tā kā apvienosim. Visiem, absolūti visiem novēlu būt dzīves gudriem. Šeit es gribētu citēt mūsu
vienu no Latvijas tēviem: Latviju brauciet jūriņā. Un to es gribu teikt par skolotājiem, par skolas vadību. Lūdzu, izmantojiet starptautiskos projektus. Brauciet, skatieties, mācieties, vērtējiet, salīdziniet. Tas ļoti, ļoti, ļoti daudz ko dod, un to mēs arī zinām no mūsu Rīgas skolām, par kurām mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, kas piedalās Erasmus projektos un citos projektos. Tā kā galvenais ir pieredzes apgūšana, mācīšanās visu mūža garumā. Novēlējums skolotājiem un direktoriem būtu sarunājieties par tikumiem, par vērtībām ikdienā, nelielos, tā kā, jo tas ir tas brīdis, kad mēs paši saprotam, ko tas mums nozīmē. Un tikai tad mēs varam iet pie skolēniem. Tā kā tā saruna savā skolotāja vidē ir ļoti svarīga. Un novēlējums projekta komandai, es jau par to aplipšanu, tā kā Manuels jūs ir aplipinājis, lipiniet tālāk. Un Manuel turpini. Jā, ir tādas divas metodas. Likt iekšā kaut ko skolēnā un vilkt ārā. Un man ir novēlējums, ka viņām jābūt līdzsvarā. Ja jūs vilksiet tikai ārā, jūs izvilksiet to, kas ir virspusē, un nebūs izaugsmes. Ja jūs tikai liksiet iekšā, un skolēns nereflektēs par to, ko viņš iegūs, arī nebūs labi. Tad šo līdzsvaru ievērot, un runājot par ceļojumu, to metaforu, ceļot var virtuāli, fiziski, var brauties ekskursijās, un pilnīgi piekrīt to jāizmanto. Bet ir vēl viens ceļojuma tips, tas ir ceļojums iekšienē. Kas esmu es? Ceļojums sevī. Tad varbūt mūsu programma varētu būt tāds vadlīnijas, zināms, gids un palīgs šajā iekšējā ceļojumā. Jā, skolotājiem es gribētu novēlēt māku paņemt to, ko viegli dod tādā saistībā, ka šeit jums viss ir, un šeit vajag tikai pašiem strādāt. Jo daudz lietas pēc tam piedāvās, kur varbūt jums aizņems laiku vairāk, un tad varbūt tā gribēšana būs mazāka, bet šeit, šajā projektā, kas nāk un viņš tā dabiski iet, ejiet tieši kā straumei līdzi, kā Manuela mūzikai līdzi, un tas jums, kā saka, pašiem darīs, jūs bagātinās, jūs skolēnus bagātinās, un arī veidos tādu kopsaiti. Mums visiem arī, kā jau vienmēr, latvieši izklīst, bet ir labāk tieši otrādīgi. Būsim vienoti, jo šis projekts arī vieno ar idejām, ar mērķiem, un komandai es tieši arī gribu teikt, nepazūdiet, jo jūs mums esat vajadzīgi, un mēs arī jums, un kopīgi mēs varam vēl lielus darbus izdarīt, daudz idejas, daudz tikšanās, kas atkal tieši palīdzēs šī projekta domu graudiem attīstīties, un tad tās domas arī pašas no sevis atnāks, un mēs tik pabrīnīsimies, no kurienes viņas ir atnākušas, bet izrādās no mūsu darbības. Tā kā darbosimies, un tad arī viss notiks. To es jums novēlu. Paldies jums arī. Pirms mums būs pasniegti jaukas rozītes, pastāviet man, lai visi arī jūs redz. Es solīju pati sev, ka es neko nerakstīšu, kamēr mūsu eksperti runās, bet man nesanāca. Es pierakstīju visādas citātes un noteikti arī turpināšu izmantot to savā darbā. Bet nobeigumā es teiktu, ka es ļoti ceru, ka šīs dzīvais vārds, dzīvais viedoklis arī jums lika domāt, varbūt ne citādāk, bet vairāk arī par jūsu audzēkņiem, par kolēģiem, par sevi pašu. Un paldies arī jums par jūsu viedokli un par jūsu iesaistīšanos arī projektā. Mēs tiešām to ļoti novērtējām. Paldies! Aplausu viens otram. Man dos mikrofonu un palīdzēsi arī. Tad paldies tev, Anna, par... Darīsim tā. Op. Paldies, Anna, ka esi mūsu komanda, ka esi tik aktīva, ka esi tik vienmēr smaidoša, arī tā kā uzņemoša, un tā kā, nezinu, arī kā ar burvju nuģiņu, tur visus darbiņus sadari, bet nezinu, kā un kā. Es dzeru daudz kafijas. Paldies. Paldies.
Paldies Krāslavas vidusskolai, Varavīksnes vidusskolai par iesaisti projekta, par entusiasmu. Mūsu daži no mīļākajiem skolotājiem mūsu projekta ir tieši no jūsu skolas, tā kā ļoti labi sadarbojas ar mentoriem un tā tālāk. Tā kā liels paldies par jūsu iesaisti un atbalstu. Jā, tad paldies. Arī Ilsei, liels paldies par jau ilgādēju atbalstu dažādus projektus un arī datu vākšanas procesos un arī ar šādu smaidu un attieksmi vienmēr tad mēs arī braucam līdzi uz Spāniju ar visu komandu, tur apmeklējam mūsu kolēģus no vietas, no visu kaut kur un man ir prieks, jā, ar tādiem kolēģiem vienmēr būt klāt. Tad uz nākamajiem projektiem. Jā, Solvita, tā tiešām mana domu biedre. Jā, tieši arī tas vietas, nezinu, ķimijā vai kā uzreiz, mēs saprātam, ka mēs saprātāmies. Tā kā paldies, ka esi klāt un paldies par visu, ko tu dari arī Latvijas labā. Paldies. Paldies arī Andrejam, kas ir mūsu vidusskolas programmas veidošanas pilārs un kas ar savu gudrību, kultūru, arī kontaktiem un pieredzi un dziļumu tad ir bagātinājis šo programmu, šo visu projektu darbus ļoti augstā līmenī. Paldies, Andrej. Haraldam, tad milzīgs paldies par to, ka tu visu skolu esi iesaistījies šajā projektā, nevis kaut kā, ka tevi interesēja kaut kādu materiālus, kaut kā, ko noderīgu varam darīt, bet nē, ejam plašumā, stāstam to visiem, un paldies par tavu attieksmi, arī muzikālu attieksmi, jo arī tevi esmu redzējis spēlējot ļoti labi klavieres, tā kā nākamreiz varēsies kaut ko tādu darīt. Paldies. Paldies par daudzajām atziņām. Ļoti ceram, ka jūs no šīs diskusijas paņemsiet vismaz kādas 3 tādas top domas atziņas, jo pedagogs patiešām ir tas, kurš parāda skolāniem ceļu. Viņš to var izdarīt, un skolāns ar pedagogu palīdzību to var atrast. Un kā mēs dzirdējām šajā diskusijā, ka pateicoties arī šim projektam, to var paveikt mērķtiecīgāk un arī trāpīgāk. Īpaši, ja mēs runājam par šo ceļojumu iekšā sevī. Paldies Annai Sidorovai un diskusijas dalībniekiem. Šeit jāsaka, ka mēs noslēdzam mūsu tiešraidi. Paldies, ka bijāt dalībnieki arī otra puse ekrānam. Un informācija, ka plašāk par visu projektu varat atrast arete.lu.lv vai arī Aretes Facebook lapā. Noteikti izmantojiet iespēju. Bet klātienes dalībniekiem mēs turpinām darbu ar tādu pēdējo ļoti interesanto posmu. Šobrīd jums būs iespēja apmeklēt 3 darbnīcas. Pirmā darbnīca – digitālais ceļojums, 103. 104. auditorija, kur varēs izmēģināt projektu ietvaros izstrādātu lietotni virtuālajā realitātē. Otrā darbnīca – pedagoģiskais randiņš, šeit pat, Alfas auditorijā, un tur būs iespēja iepazīties ar vidusskolas programmu un pētniecības kafejnīca. Arī šeit pat Alfas auditorijā. Un būs iespēja iepazīties ar pētniecības instrumentiem. Un visās darbnīcās noteikti izmantojiet iespēju aprunāties ar projekta komandu. Un laiks pietiks, jūs varēsiet būt klātesoši visās 3 darbnīcās. Bet atkal jāsaka, tad, kad mēs dzirdēsim skaisto mūziku, skanam no šīs zāles, tad noteikti mēs atgriežamies uz noslēgumu. Nu ko, veiksmīgu laiku darbnīcās!